Nesen noskatījos Džefrija Saksa interviju profesoru, ja jums interesē, iegoogliet, kas viņš tāds ir. Viņš, 90. gados izstrādāja Igaunijai kronu, monetāro politiku un visu šo pasākumu. Principā Baltijā strādāja pie monetārās politikas ieviešanas, pie finanšu sistēmas ieviešanas. Un viņš baigi interesanti bija paklausīties, ko viņš stāsta par Eiropas politiķiem. Es vienkārši nebiju tā aizdomājies, nebiju pirms tam tā baigi skatījies šo jautājumu. Man kaut kādi 4 gadi atpakaļ es biju veidojis video par to, ka sociums ir kā bēbīši. Bēbīšu sociums, tas apziņas līmeņa sociums, bēbīšu visur pasaulē ir. Un kamēr ir šāds bēbīšu sociums, viņam ir nepieciešami šie uzraugi, kas ir skaitās kā valstiskās sistēmas, pārvaldības sistēmas, kas pārvalda bēbīšu, lai bēbīts nesadara muļķības. Un kad es paklausījos viņa interviju, viņš ir ļoti gudrs cilvēks, viņš ir lietas kursā, viņš tur daudz kaut kur braukā, uzstājās, un viņš komunicē, viņš redz, kā tie politiķi izturās, kā viņi uzvedās, kā viņi komunicē savā starpā un tā tālāk, kā viņi vienojas un nevienojās. Un viņa stāstītājā es saredzu, ka tie politiķi arī ir bēbīši, arī ir bēbīšu apziņa. Un es tāds, principā viņi taču pareizi ir bēbīšu apziņa. Tu paskaties, kā viņi izturās, kā viņi pārvalda, kā vispār, kas darās ne Eiropā un it īpaši pie mums. Tu jau redzi, ka ja jau bēbīši ir bēbīšu apziņas cilvēki ir pie pārvaldības, tad jau jābrīnās, ka ir haoss un ir kaut kāds bardaks. Jo kas ir bēbīši? Kā bēbīši uzvedās? Bēbīši ir ļoti emocionāli. Bēbīši nespēj savaldīties, bēbīši uz emocijām visu uztver, asi reaģē, asi viņi uzbrūk, tam, kas ir kaut kāds pret viņiem vai kaut kā tur, agresīvā, ko viņi jūt. Viņi uzreiz apbižojās, uzreiz kliedz, raud, apsaukājās un sauc citus, bēbīšus tīņus, ar kuriem tad ies uzbrukumā, Visi droši vien ir piedzīvojuši skolas laikos tā saucamos starp skolām kautiņus vai starp grupām kautiņi, tādi bija. Tas ir bēbīšu stils, kā viņi vēl nenobrieduši cilvēka, jo viņš nespēja savas emocijas pārvaldīt, izturēšanās, kā viņš izturās, kā viņš ar citiem iedarbojas, kā viņš komunikāciju ved. Viņš nav tāds nobriedis, kaut kāds konfūciešu gudrais, kurš spēj vest dialogu ar jebkuru, un kurš spēj izvairīties no jebkuras problēmu situācijas cīņas kaujas, novēršot viņu. Tas ir briedums, augsts briedums, augsta izaugsme. Bēbīšiem ir tā, ka viņi izprovocē, kliedz, ir haotiski, haoss liels viņiem ir. Galvā haoss, rīcībā haoss, darbībā haoss. Viņi aizmirst, kā viņi vakar jutās, kā viņi šodien jutās. Viņi uzbrūk, viņi gatavi apsaukāties, viņi vienojās kaudzīties. Viņiem vajadzīgs lielais brālis, kurš jāsauc, lai viņš viņus aizsargā. Jo, ja pēkšņi kādam tur, kāds viņam tur pretinieks ir, un viņam līdz brālis atnāks, viņš to līdz parādīs, kas tu tāds esi. Es līdz tēti pasaukšu. Šitais viss pasākums. Un tiklīdz brālim aiziet pie brāļa, lai viņš nāk palīgā, brālis pasaka, tu jau visai pats tiec galā. To vajag pašam mācīties, jau esi pietiekami liels, aiziet pats tiec, brālis atsakās. Tādā veidā dodot pieredzi tam otram augt. Un tad tam otram ieslēdzās uzreiz nesaprotamas reakcijas. Viņš nezina, tagad, ko darīt. Jau viss ir sarunāts, sastāstīts. Otram ir uzbrukts. Un viņš vēl mēģina pēc vecajiem tiem modeļiem kaut ko skriet, apsaukāties, tad mukt prom, mēģināt kaut kādus citus vākt sev riņķī, lai kaut kādā veidā tur ar to citu, ar kuru vajag vienoties, runāties, jo tas ir jau jāaugšana ir, ka tu spēj vienoties, tu spēj komunicēt, tu spēj veidot attiecības. Bēbītis to nespēj. Un tad tu tā paskaties, un tu redzi visas bēbīšu pazīmes. Bēbītis nosoda, bēbītis nemēģina izprast, bēbītis nemāk komunicēt kardināli pretējā, viedoklis, jeb uzskati, viņš ar pretējo nespēja komunicēt. Viņš uzreiz sāk aplainot, sāk brukt virsū. Tas ir bēbītis, tāpēc, ka uz emocijām viņu izsit visu laiku. Bēbīti var viegli izsist uz emocijām, bēbīti viegli var izprovocēt, bēbīti viegli caur apstākļiem var ievilināt visu kaut kur. Lai viņš rīkojas kā vajag, vai viņš vairs nesaprot, ko viņš rīkojas. Viņam nav izveidojies šis spēcīgais, šis izglītotais prāts.
Kad jau ir vietas, kad ir gudrais, viņš jau redz plaši, visaptvaroši, viņš redz ilgtermiņā, viņš rīkojās ilgtermiņā, un viņš neapkalpo savu dzīvniecisko dabu, šo emocionālo. Viņš jau ir tāds atbildīgs, viņš jau uzņemās atbildību par grupu, par vietu, par sevi, par visu. Ja? Un viņš saprot, ka destruktīvas rīcības nepie kā laba nekad nenoved, ja? Neko nekad neiemāca, tikai ražo šo naidu dusmas, un viņš ir ieinteresēts, lai būtu pretējie spēki, ja? Līdz ar to sanāk jāvienojās. Lūk, tas ir nobriedis. Un mēs pastamies tā saucamās politiķus un visādus padomniekus un vēl viss kaut kas, tur visi ir bēbīšu līmenī. Jūs varat reāli skaidri atzīmēt viņu šīs bēbīšu izpausmes. Mēdījos ar tas pats. Visur ir šie bēbīši. Tu tā apzinājies to, un tu saproti, kāpēc šeit ir tā, kā ir. Jo, ja bēbīši ir pie varas, tad rēķināties ar to, ka jums būs, ja jūs bēbīšiem iedosiet kaut kādu uzdevumu, teiksim, pankūkus uzcept, tad jūs rēķināties ar to, ka jums būs visa virtuve piemēslota, milti būs pa visurieni, sliktākā gadījumā tur pat tiks kaut kas aizdedzināts, paši viņi būs netīri, visi trauki netīri, ēdienas pa lielam sagatavots netiks. Jā, un būs tāds riktīgs haoss un nekārtība. Ko mēs no šī pozitīva varam uztvert? To, ka acīm redzot, ja mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur pieaugušie kaut kur ir aizgājuši. Bēbīši ir atstāti, bēbīšiem ļauts pašiem kaut kā mēģināt augt. Jo savādāk viņi jau nevar izaugt, viņi var tikai caur dzīves apstākļiem izejot cauri, var izaugt. Un jāatcer uz to, ka atnāks atpakaļ pieaugušie, ja, kas tad sakops pēc tiem bēbīšiem. Un varbūt kaut kā tam līdzīgi. Citādāk bēbīši agrāk vai vēlāk paši iznīcināsies. Tā teiksim, viņam iedot ar serkociņiem spēlēties, loģiski viņam nodedzinās visu māju, visu. Tie ir bēbīši tā rīkojās. Tas tā kā notiek. Lūk tā, tas ir par to. Vēl visas tās kustības, jā, kuras ir tās bēbīšiem kā ir. Bēbīšiem taču uztrauc kukainītus rāpot, tur, dzīvnieciņš vēl kaut kā. Viņš nesaprot to kopistisko sistēmu, dabisko, kā te viss ir iekārtots, viņš viņu vēl nav izpratis, apzinājies. Ar to viņš grib izglābt visu pasaulīti, grib izglābt visus kukainīšus, izglābt visus gliemežīs, kaut kā viņi ir parazītiskais iespējams. Jā, viņi ir burciņā jāliek, ja tie spāņu gliemeži un jāslīcina. Viņus nedrīkst glābt. Viņi ir invāzija. Bet bēbīts grib izglābt, ja? Un lūk, ar bēbīša rīcību, caur visu šo ar viņu pasaules sajūtu un uztveri, mēs dzīvojam tādā pasaulē, kāda tagad ir. Ja? Zaļais, viss šitais, tas ir bēbīšu. Kāpēc? Tāpēc, ka nav izpratnes. Es tagad runāju par ar apziņu. Es nerunāju par cilvēku un par, viņš var būt ļoti gudrs, viņš var būt profesors, bet apziņā viņš var būt bēbīts. Jo viņā šī domāšana un rīcība parāda par to, ka viņš ir kā bēbīts. Par to es runāju. Lūk, tāds video par bēbīšiem politikā. Ar tev bija Salants. Attīsties, sargi sevi, esi laimīgs un tiekamies nākamajos video. Tā.